Sveicināti! Jūs klausāties raidierakstu Naudas lietas, un šī ir jauna sezona, jauna viesi, jaunas tēmas un arī jauni finanšu izaicinājumi, kurus mēs šķetināsim kopā. Esmu Alina Zele, personīgo finanšu mentore, un kopā ar mani arī šajā sezonā ir Vilhelms Karlsons, kas ir pasākumu vadītājs un improvizācijas teātra aktieris. Čau, Vilhelm! Čau! Un tu arī esi investors iesācējs, vai ne? Viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Kā ir mainījies tavs portfolio kopš pirmās sezonas? Pirmkārt, viņš ir mainījies ar to, ka viņš ir izveidots. Līdz ar to viņš no nekā ir kļuvis par kaut ko. Es teiktu, tā ir tāda diezgan nozīmīga pārmaiņa. Visādi citādi, jā, viņā atrodas ETF-i, viens, kaut kādas dažas atsevišķas mini akcijas, un tad viss pārējais ir vienkārši lūko, un ļoti daudzi favorīti, zvaigžņotas lietas, kurām sakot līdzi, kurām bez pats baigi negribu. Tad tev noteikti būs noderīgi arī mūsu šodienas epizode. Un es atgādinu mūsu klausītājiem, ka raidieraksts Naudas lietas top pateicoties Finanšu izglītības biedrībai, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par ieguldījumu iespējām un arī veicināt finansiālo labklājību ilgtermiņā. Un pat cik mēs runājam par investīcijām, es arī atgādinu, ka visas investēšanas stratēģijas ir saistītas ar zaudējumu risku un katrs pats personīgi ir atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem. Un šajā epizodē pie mums ir viesis no investīciju uzņēmuma Alfinox. Ar viesi es iepazīstināšu jūs vēl nedaudz vēlāk, bet vēlos pateikt katram klausītājam. Jūs klausāties uzmanīgi un pēc tam arī uzrakstiet komentāru ar savām atziņām un mēs kādam no jums uzdāvināsim šo termokrūzi no Alfinox. Tā kā rakstiet savus komentārus, rakstiet savas atziņas, un mēs izvēlēsimies vienu, kuram uzdāvināsim šo termokrūzi. Šodienas mūsu epizodes tēma ir, kā izvēlēties labāku uzņēmumu, jeb kvalitatīvu uzņēmumu. Un mēs runāsim šodien par to, ko tad skatīties finanšu atskaitēs un vai vispār skatīties multiplikātors un kā arī tos novērtēt. Un šodien pie mums ciemos ir Jūlija Bistrova no investīciju uzņēmuma Alfinox. Sveika, Jūlija! Sveika, Alina! Čau, Vilhelm! Čau. Sveiki, skatītāji un klausītāji! Jūlija! Finanšu atskaites, uzņēmuma finanšu veselība. Es savulaik, kad sāku pētīt akcijas, man bija tāds daudz skaitļu, daudz terminu, kā tajā visā saorientēties. Varbūt mēs varam šajā epizodē ieskicēt, kas ir finanšu veselība un kas ir kvalitatīvs uzņēmums. Un varbūt varam sākt ar šo un pēc tam arī izstāstīt mūsu klausītājiem, kas ir jāskatās finanšu atskaitēs, tad, kad mēs meklējam vai no akcijas vai no obligācijas. Jā, super. Manuprāt, ļoti labi, ka tu to strukturēji kā finanšu veselība atsevišķi un kvalitatīvs uzņēmums. Es noteikti neliktu vienādojumu zīmi starp šiem diviem terminiem. Tā kā sāksim ar to finanšu veselību. Tas ir tā kā mēs nodrošinām sevi no uzņēmuma iespējamas maksāt nespējams. Tad mēs pārbaudām tos svarīgākos finanšu rādītājus, lai saprastu, vai cik veselīgs no finanšu aspekta ir uzņēmums. Attiecīgi, cik daudz tam ir parādu, cik augsta ir peļņas marža un vai viņš ir likvīds. Es domāju, tos nevis tirgus likviditāte, bet uzņēmumam pietiekami daudz naudas, lai samaksātu par visiem rēķiniem un atmaksātu parādus. Un otrā lieta ir, cik viņš ir kvalitatīvs. Tas jau ir nākamais līmenis, tad, kad mēs pārbaudām to finanšu veselību, tad mēs ejam tālāk un mēs skatāmies uzņēmuma biznesa modeli, cik viņš ir vispār, vai viņš ir atbalstīts no megatrendiem, tad attiecīgi, vai viņam ir produkts, kas atbilst globālām tendencēm, piemēram, kaut kas no AI, no mākslīgā intelekta, kas tagad ļoti trendi un ir arī daudzi citi trendi. Un arī cik viņš ir konkurētspējīgs noteikts uzņēmums un vai viņš, piemēram, ir spējīgs paņemt tirgus daļu no pārējiem uzņēmumiem. Es teiktu, ka pirmais līmenis ir tā finanšu veselība, tas ir tā kā higienas faktors, ka mēs katru dienu tīram zobus, tas ir tā kā, kā saka, tas ir pamats. Un tad mēs ejam tālāk.
Tā kā, jā, tad ļoti pareizi, ka tu to strukturēji divas daļas. Un, attiecīgi, ja mēs tā kā tos higienas faktorus mums viņš ir, tas arī nenozīmē, ka uzņēmumam augs akciju cena. Ja mēs varēsim nodrošināt, ka nebūs uzņēmuma maksātnespējas, bet tas nenozīmē, ka būs izaugsme tieši, ka akciju cena turpinās augt. Jā, paldies tev. Tad tu pieminēji, ka finanšu veselība pa lielam nosaka uzņēmuma parāda saistības, jeb parāda situāciju, uzņēmuma līdzekļu pieejamība, jeb spēja vispār pastāvēt un realizēt iecerēto, un arī uzņēmuma peļņas marža. Ja? Un es vienkārši tagad klausos tevi un saprotu, ka ir parāda saistības, ir peļņas marža, ir vēl likviditāte, ja, un tā. Un tajā finanšu atskaitēs ļoti daudz dažādu termini. Es varbūt gribu uzreiz mūsu klausītājiem pateikt, ka mēs sagatavosim atsevišķu čeklisti, kurus arī pēc šīs epizodes jūs varēsiet iegūt. Un tad šajā čeklistē arī aprakstīsim šos te terminus un kas ir jāskatās tajā finanšu atskaitē, jo es saprotu, ka kamēr mēs tagad runāsim šajā epizodē, jā, mēs minēsim ļoti daudz dažādus terminus un cilvēki var arī nedaudz apjukt, bet tiešām liekam pauzes, mācamies pakāpeniski un jebkas, kas sākotnēji šķiet neskaidrs, jā, ar laiku kļūst saprotams. Mums ir skaidrs to finanšu veselību un gribētu varbūt nedaudz detalizētāk izrunāt par kvalitāti, jeb par labas kvalitātes uzņēmumu. Kas varētu uz to norādīt? Tad mēs sāksim ar pašu svarīgāko. Tas ir to, ko uzņēmums ražo vai kādus pakalpojumus tas sniedz. Tad ir svarīgi novērtēt, cik konkurētspējīgs ir šīs produkts. Tas ir viens, un tad, piemēram, uzreiz labs gadījums, tas ir Intel. Tad uzņēmums ir labs tīri no finanšu veselības aspekta, viņam ir labi rādītāji, ir pietiekami daudz likviditātes, viņš iegulda ražošana, bet ir tā, ka viņš neturas līdzi saviem konkurentiem. Attiecīgi viņš zaudē tirgus daļu. Un tas arī atspoguļojas akciju cenas. Mēs redzam, ka Intel akciju cena, diemžēl, tā cieš, un tur nekāds labs Viņa krīt. Viņa krīt, labi. Viņa tur kaut kur uz dienvidiem lido, jā. Jo sākotnēji tiešām jūlijā mēs runājam par to finanšu veselību un labas kvalitātes uzņēmumu. Ja paskatīties Intel finanšu atskaiti, es vienkārši esmu cilvēks, kurš savulaik ir iegādājies Intel akcijas un pēc tam pārdevis ar zaudējumiem. Un šī arī ir tā investoru kļūda, kurš skatās finanšu atskaites datus, bet palaiž ļoti svarīgu lietu par šo te labas kvalitātes uzņēmumu. Un Intels, jā, es vienkārši uz kurieni, jā, attiecībā uz Inteles cenām ārkārtīgi labs piemērs. Jā, lūdzu, turpini. Jā, Intels ir viens piemērs, tad viņš zaudē tirgus daļu, un tad attiecīgi tirgus dalībniekiem tas ļoti nepatīk, un viņi nezina, vai tā situācija labosies. Tad sākumā mēs skatāmies, cik labs ir uzņēmums, cik labs viņam ir produkts. Otra lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, kas notiek vispār pasaulē, kādi ir trendi. Šeit es varu pieminēt pavisam svaigus piemērus. Tas ir sporta apuvu ražotāji. Jūs visi zināt, Adidas, Nike, Puma, un, ja jūs pārbaudīsiet akciju cenas, tad arī krīt. Tur viss diezgan slikti. Kāpēc tā? Jo šie produkti pašlaik nav trendā. Tad visiem apnika tie mainstream produkti, visi grib kaut ko citu, kaut ko interesantāku, radošāku. Un tad otrā puse, kad tie uzņēmumi, kuri ir labi, kuriem arī akciju cena turpina augt un attiecīgi produkts ir trendā un interesants un patērētājiem viņš patīk. Un tie ir, piemēram, ASV uzņēmumi Deckers, On, Japānas uzņēmumi Essex. Runājot par Essexu, protams, tur vēl ir tādi kā globāli trendi, kā iespējams daudz dzirdēja, kā tagad ir ļoti populārs padeltenis un arī pikletenis, un tas arī viss stimulē viss stimulē pieprasījumu pēc Essex produktiem, un jā, uzņēmums rada ļoti labus rezultātus. Katru ceturksni mēs redzam, kā arvien pieaug uzņēmuma apgrozījums un uzņēmuma peļņa, un jā, tas, protams, ir
tiek atspoguļots finanšu rezultāts un akciju cena. Vai runājot par uzņēmumā konkurētspējīgo to produktu, kā mēs varam noteikt. Tas ir svarīgākais finanšu rādītājs, kurš uz to norāda. Tas ir uzņēmuma brutto peļņas marža. Attiecīgi, cik uzņēmums nopelna tieši brutto peļņa no katra pārdota eiro vai dolāra produkta. Tad, jo tā augstāka ir salīdzinot ar konkurentam, jo labāks uzņēmuma ir produkts vai noteikts pakalpojums. Tad šīs ir, es domāju, ka klausītāji varētu piefiksēt, ka šis ir tā kā viens no svarīgākiem rādītājiem. Tad, es teiktu, šis te, ja mēs runājam par to kvalitatīvo uzņēmumu, tas ir primāri uzņēmuma produkts un vai pakalpojums. Un tad otrkārt tas ir tirgus kā tāds nozare un arī trendi. Un jā, tad vēl gribēju pastāstīt tādu gadījumu. Ir ļoti laba grāmata, Alīna, varbūt tev ir aktuāli, bērni ir, Vilhelm, tev vēl nākotnē varbūt būs aktuāli. Pats vēl bērns. Jā, tad ļoti forša grāmata, Suns vārdā manī. Un tur ir ļoti gudrs suns, kurš apmāca meiteni, kā veidot investīciju portfeli. Un viņi tā kā izvēlējās dažus uzņēmumus portfelī, kurus tā meitene zina, piemēram, Coca-Cola un tā tālāk. Un tur bija tajā grāmatā minēts piemērs, kā tajā portfelī ir Toys R Us. Tas ir uzņēmums, kurim piederēja rotaļlietu veikali ASV. Viņš bija lielākais. 2017. gadā, ja es pareizi atceros, viņi pasludināja bankrotu. Viņi kļuva par maksāt nespēju. Šis ir ļoti labs gadījums, kā uzņēmumam vajag sekot līdzi. Kāpēc tā notika? Jo visā pārdošanā, visā tirzniecībā aizgāja uz Amazon. Un viņi vienkārši nevarēja turēties līdzi. Jā, mainījās tirgus specifika. Jā, mainījās tirgus specifika. Jā, paldies. Šis, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgs piemērs, jo tas arī parāda to, kāpēc finanšu veselība un laba finanšu atskaite nav viens un tas pats, kas ir labas kvalitātes uzņēmums. Un Vilhelm, tas arī īstenībā ir ļoti svarīgi kā investoram iesācējam, jo Jūlija man piekritīs, tad, kad mēs runājam par akciju analīzi, par akciju izvērtēšanu un arī obligāciju izvērtēšanu, primāri vienmēr visas spiež uz tām finanšu atskaitēm, ka ir jāskatās finanšu atskaites, bet šis piemērs arī, ko minēja Jūlija no šīs grāmatas, turp citu tagad ir latviešu valodā iztulkot. Jā. Šīs piemērs arī no grāmatas parāda, ka uzņēmumam var būt laba finanšu veselība, labi finanšu rādītāji, laba finanšu atskaite, bet mainoties tirgu un tirgus apstākļiem un ienākot jaunam spēlētājam, mainoties konkurencei, tas uzņēmums pasludina sevi par maksātnespējīgu. Un ļoti labs, man liekas, arī piemērs attiecībā uz šo ir apavu ražotāji, tas, ko pieminēja Jūlija. Jo šķiet, taču mēs veikalā joprojām redzam, Nike, Adidas un Puma, bet ja mēs redzam, ka akciju vērtība mazinās, un tas notiek jau nevienu mēnesi, tas jau ir kaut kādu, tas ir tiešām šobrīd esošais trends, šīm akcijām, kad akciju vērtība iet uz leju, tad ir jāuzdod sev jautājumu, kas ir tās, ko tirgus spēlētāji jau saprot? Vai ne? Tieši tā. Tas viss uzreiz atspoguļojas cenā. Tirgus dalībnieki iekļaut cenas vai uzņēmuma vērtēšanā jau to, kas būs nākotne, cik daudz uzņēmums nopelnīs nākotnē. Tā kā, finanšu veselība ir svarīga, bet tas nebūtu nav noteicošais faktors, ja mēs gribam dabūt to augstāku ienesīgumu mūsu portfelī un tos ieguldīt tajos uzņēmumus, kuriem būs augstāks ienesīgums. Šajā sakarā, īpaši runājot par trendiem pēdējos gadus, nezinu, tur 3-4 nav, man liekas, lielāka trenda kā mākslīgais intelekts. Protams, jā. Un attiecīgi ir ļoti daudzi arī uzņēmumi, kas ar mākslīgo intelektu strādā. Tikko pāris dienas atpakaļ bija vēl šis Ķīnas uzņēmums, aizmirsu kā sauc, DeepSeek, kas tur izdarīja nenormāli trakas lietas un vēl kaut ko. Es domāju, ka ļoti daudzi klausītāji, un es tā skaitā, esmu ieinteresēts, protams, atrast, kas būs
Kas būs tas, kas būs tā mākslīgā intelekta kompānija, kurā investēt? Kas būs tā, kas izies tālāk? Bet tāpat laikā es saprotu, ka es ļoti daudz nesaprotu par mākslīgo intelektu. Un es ticu, ka noteikti viss tāds gudrākais padoms būtu, nu tad vienkārši neej šajā lauciņā un vienkārši neinvestē šeit naudu. Bet jā, kā var varbūt, es nezinu, kas ir kaut kādi vadrīki, pēc kā lūkoties gadījumā, ja tā nav man tik labi zināma kaut kāda lieta, bet ideiski to, ka tā sfēra augs, es saprotu. Ok, ja es sapratu tavu jautājumu, tad šis ir grūts jautājums. Ja mēs runājam par atsevišķu kompāniju izvēli, es pilnīgi piekrītu, ka mākslīgais intelekts ir trends, un viņš noteikti tur būs izaugsme, nenormāli augstā izaugsme, bet tā kā ir grūti izvēlēties konkrētu uzņēmumus, tad labākais padoms ir ieguldīt Nasdaqā. Un kur visi uzņēmumi, principā, ne visi, bet ļoti liela daļa ir pakļauti šim trendam, viņi tiek atbalstīti no šī trenda esamības. Bet, ja mēs runājam par atsevišķiem uzņēmumiem, šī ir ne tikai grūts uzdevums tev, bet arī ļoti pieredzējušiem investoriem. Ar visu tirgus iepriekšējā gada, kad ļoti daudz tika runāts par to mākslīgo intelektu, ļoti svārstīgi tie uzņēmumi bija, jo tirgus dalībnieki, viņiem nav vēl skaidrs, kurš būs tas vinētājs no tā trenda. Iespējams, tas ir tā kā pieņēmums, iespējams, vinēs tie uzņēmumi, kuriem visvairāk datu. Tas ir tie software uzņēmumi, tā kā programmatūras uzņēmumi, kuriem ir user data. Piemēram, par patērētājiem tas ir Facebook, Meta un Amazon. Tie nevis hardware kā Nvidia, bet tie uzņēmumi, kuri dabūs tos lietotāju datus un pēc tam varēs būvēt to advancētu mākslīgo intelektu. Tas ir mans pieņēmums, un tieši tā grūti izvēlēties kādu vinētāju un kaut ko tagad prognozēt, tāpēc Nasdaq, es domāju, ka tā būtu vislabāk atbildēšu. Nē, mēs nav jāatvainojās. Nē. Es vienkārši tevi klausos un domāju par to, ka tiešām mākslīgam intelektam ir nepieciešama informācija, lai viņu apmācītu. Ja, un tas ir tikai likuma sakarīgi, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, kas būs tas, kurš izrausies un kurš ies uz priekšu. Bet, tagad es saprotu arī no tevis teiktā, ka mēs varam sadalīt tādos divos blokos šīs investīcijas idejas. Jo viena tā investīcijas ideja varētu būt tāda, ka mēs meklējam uzņēmuma akcijas savā portfolio, kuras uzrādītu nākotnē tiešām labu rezultātu. Un tas varbūt ir viens, bet, zin kā, ir arī otra lieta, kuru es arī uz savas ādas esmu piedzīvojusi, ka mēs it kā jau pērkam ar tādu domu, ka tas augs varbūt tur nebūs izrāviens x4, tur 6, x10, jā, vai pat x2, bet tomēr varbūt tur kaut kāds neliels ienesīgums būtu katru gadu. Bet te pašā laikā ir otra tā investēšanas ideja nopirkt to, kas nebankrotēs. Jā, un šeit varbūt kā reiz tā finanšu atskaite un tie dati, ko mēs redzam finanšu atskaitē, var arī mums pateikt priekšā, ka šis uzņēmums, viņš būs maksāt spējīgs, jā, un mēs nepiedzīvosim tuvākajā nākotnē bankrotu. Varbūt varam arī par šo, jo viena lieta ir tas, ka mēs meklējam to, kas izaugs, bet te pašā laikā kā lai nenopērk to, kas bankrotēs. Jā, šis ir ļoti pareizs jautājums, un tā ir viena no stratēģiem, tad pirkt tos labus uzņēmumus, piemēram, Coca-Cola. Tas nav investīciju padoms, bet tur visdrīzāk tā nebankrotēs, un tā maksā ļoti labas dividendes. Vispār tā varētu būt tā kā dividendžu stratēģijas. Mēs pērkam tādu stabilu uzņēmumu ar stabilu izaugsmi, bet ļoti, ļoti lēnu izaugsmi, piemēram, 1–2% gadā. Bet šis uzņēmums maksā mums labas dividendes. Starp citu, Baltijas uzņēmumi, kas kotējas Nasdaq Rīga vai Nasdaq Tallinn vai Viļņā, tad šie uzņēmumi varētu kalpot kā labs ieguldījuma mērķis. Jo tur augstas dividendes un bieži vien tā izaugsme ir diezgan lēna.
Un otrs, tas ir obligācijas. Ja mēs pērkam atsevišķu uzņēmumu obligācijas, tad mums noteikti jāzina, ka šis uzņēmums nebankrotēs. Mēs vienkārši nevaram tā, ka mēs noklausāmies, aizjām uz kādu pasaukumu, noklausāmies kāda uzņēmuma prezentāciju, kur, protams, ir ļoti daudz mārketinga un cita PR, un tad, davai es pērku, neskatoties uz nekādiem finanšu atskaitiem. Ļoti daudz tā dara, un tas ir līdz noteiktam brīdim, bet noteikti investoram jāskatās, lai nebūtu nekādu negatīvo pārdzīvojumu un negatīvas pieredzes. Tad mums, kā investoram, būtu jāapskatās tie klasiskie radītāji, lai saprastu, ka uzņēmums ir ok, ka tur nav tā kā uz bankrota sliekšņa. Jā, tad izvēloties obligācijas, viens no pamata mērķiem mums pārliecināties, ka uzņēmums būs maksāt spējīgs. Un varbūt pērkot obligācijas, man kā investoram ir mazāk svarīgi tam, lai šī uzņēmuma akcijas augtu. Ja? Jā. Tu minēji klasiskas finanšu, kaut kā tu tur pateici, lietas tajā finanšu atskaitē. Varbūt var pieminēt konkrēti, kas tas tāds ir? Protams, sākumā mēs skatāmies kapitāla struktūru. Tas nozīmē, cik liels ir uzņēmuma parādu sloks. Tad mēs skatāmies kapitāla struktūru, tas ir bilances otrā daļa, pasīva daļa. Tad cik liels ir kopējais aktīvu kopsumma un cik daudz no šī aktīvu kopsummas tiek finansēts ar uzņēmumu pašu līdzekļiem. Un tur mēs checklistā varam to norādīt, kur ir tās kritiskās robežas. Tad otrs rādītājs ir procentu maksājumu segums, tad attiecīgi cik reizēs uzņēmuma nopelnītā nauda vai peļņa spēj nosegt tos procentu maksājumus. Tā kā uzņēmums maksā par savu parādu procentus attiecīgi bankai vai citiem investoriem, tad cik reizēs tā peļņa ir lielāka par šo procentu maksājumu. Tad, protams, jo augstāk, jo labāk. Jā, tas nozīmē, ka viņš ir spējīgs samaksāt savas saistības, tā kā procentu par savām saistībām, un te pašā laikā viņam vēl paliek līdzekļi attīstībai. Tieši tā. Vai arī parāda pamatsummas sēkšanai. Jā. Tad noteikti mums būtu jāpaskatās, kas notiek ar naudas plūsmu, jo mēs varam redzēt, ka peļņa uzņēmumi ir, viss skaisti, viss forši, bet reāli tas nenozīmē, ka naudas pietiek bankas kontā. Tad mums jāpaskatās, cik labi uzņēmums spēj ģenerēt naudas plūsmu. To mēs skatāmies naudas plūsmos pārskatā. Un vēl viens, es teiktu, likviditātes rādītājs. Tad attiecīgi, cik daudz uzņēmuma naudas ir pret esošu saistību apmēru. Tad attiecīgi, vai viņš spēja, nākamajā ceturksnī samaksāt visiem saviem piegādātājiem. Tad tas ir likviditātes rādītājs. Es domāju, šis ir tā kā bāze, lai saprastu, cik labs, cik likvīds ir uzņēmums. Un, protams, mēs skatāmies uzņēmumu pelnīt spēju. Bet ar šiem minētiem rādītājiem, ko es nosaucu, principā to varēs izdarīt. Tā kā, jā, un arī gribēju vēl pieminēt, ka, ja uzņēmumam ir zaudējumi, tas nenozīmē, ka uzņēmums bankrotēs. Jo es arī pasniedzu RTU finanšu analīzes kursu, un dažreiz man saka, ka ja uzņēmumam ir zaudējumi, tad viņš bankrots ir. Nav tā. Nav tā, ka kaut kāda Tesla un Bolts ilgstoši ir strādājuši ar zaudējumiem, bet par spīti tam tie ir uzņēmumi, kas ļoti strauji aug. Jā, man prieks, ka tu tos divus uzņēmumus pieminēji. Ir tā, ka viņam bija visu laiku cash burn. Tas nozīmē, ka viņi vienkārši tērēja naudu, lai attīstītu biznesu, lai sāktu ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu. Tur visu laiku viņam vajadzēja naudu, tur viss bija diezgan slikti no obligācijas investora perspektīvas. Viņš nekad tajās neieguldītu, bet tur viņi tika uzskatīti kā startupi, jaunu uzņēmumi. Un tur tas ir ok,
uzņēmuma izaugsmes vai sākotnēji izaugsmes stadija, ka uzņēmuma likviditāte tiek nodrošināta no ārējiem investoriem, kuri iegulda uzņēmuma kapitālu. Tur nav nekādas obligācijas, bet tieši viņi vienkārši iegulda un kļūst par līdziepašniekiem. Tā kā, jā, noteiktā brīdī, noteiktā izaugsmes posmā šis ir pilnīgi ok. Un, jā, protams, investori tic, ka uzņēmums attīstīsies un būs tā lielāka atdeve nākotnē, bet tagad viņi samierinās ar to, ka viņi vienkārši dod naudu uzņēmumu visu laiku. Tā kā, jā, bet šis nav tas gadījums priekš obligāti investoram. Tā kā, tur jau jāskatās. Jā, tā kā obligācija, man liekas, to ārkārtīgi forši aprakstīja, kas ir tās lietas, kas ir jāskatās izvēloties obligācijas, un arī mūsu klausītāji, tā kā var vienkārši izrakstīt, un tajā brīdī, kad dzirdēs, ka ir jauna kaut kāds obligācija piedāvājums, vienkārši paņemt un iziet cauri, jo tur, kā mēs arī izrunājām, tas primārais ir pārliecināties par to, ka uzņēmums būs maksāt spējīgs, ja, un spējas arī atmaksāt obligācijas nominālu vērtību un spējas arī maksāt visu to laika periodu arī procents. Protams, ja investors turēs to obligāciju visu to termiņu. Bet par šiem te zaudējumiem, man liekas, ka Vilhelms tiešām forši piemēru ir pateicis, jo te pašā laikā es zinu, jā, ka uzņēmumi, kas ir attīstības stadijā un skatoties viņu finanšu atskaitus, var redzēt, ka viņiem ir zaudējumi, bet te pašā laikā var arī novērot vēl aspektus, ka viņiem tomēr palielinās ieņēmumi. Jā, viņiem nav vēl peļņas, bet viņiem palielinās ieņēmumi. Tas norāda uz to, ka viņiem ir pārdošanas kanāli. Tāpat arī par šo te labas kvalitātes uzņēmumu var redzēt, ka viņi arī aug ņemot vērā tirgus, viņi iekaro jaunus tirgus, un tad tomēr šiem uzņēmumiem var redzēt, ka viņiem ir kaut kāda attīstības dinamika. Te pašā laikā var novērot, ka jā, viņiem ir salīdzinoši arī aug izmaksas, bet var arī redzēt to, ka tas izmaksas proporcija, kā aug izmaksas, viņi varbūt neiet tikpat strauji, kā aug ieņēmumi. Un tas arī norāda uz to, ka uzņēmums pārvalda šīs izmaksas, tā kā domā, kā viņus samazināt, lai tomēr tiktu līdz tai peļņai. Bet tai pašā laikā, es tagad aprakstīju tādu labu piemēru, ja, bet tai pašā laikā ir arī uzņēmumi, kas arī ir jauni uzņēmumi, ja, un kuri arī it kā sola, ka viņi drīzumā kaut ko izgudros, ja, bet skatoties uz finanšu atskaiti un skatoties uz datiem, uz to dinamiku, nerodas pārliecība, ja, ka tur drīzumā būs kaut kas. Varbūt kā atšķirt to jaunu uzņēmumu, kurš tuvākajā nākotnē tomēr izies uz peļņu, ja, un sāks pelnīt, no tā uzņēmuma, kurš tur stāsta tikai par to, ka viņš drīzumā sāks pelnīt. Varbūt vai ir kaut kāds tādas lietas, kur mēs varam, šis varbūt ir pārāk augsts risks. Jā, šis ir labs jautājums, diezgan grūts jautājums. Es teiktu, ka vispār privātam investoram un arī profesionālam dažreiz grūti saprast to atšķirību. Un bieži vien tie izaugsmes stāsti, kuri atrodas tajā sākotnējā fāze, viņi vēl nekotējas. Tā kā tur ir tikai profesionāli investori, kuri samierinās ar pašlaik negatīvu naudas plūsmu un arī ar to, ka likviditātes nav, vienkārši viņi nevar pārdot savu īpašumu uzreiz, kā privātais investors biržā. Bet, ja mēs runājam par šo te gadījumu, ja tāds uzņēmums nokļūst biržā, bija mums daži piemēri Baltijas tirgu, ja mēs runājam par alternatīvo tirgu, tad tur bija ļoti uzmanīgi jāskatās. Tur bija daži jaunu uzņēmumu tipi biržā. Tad tur jāskatās, kas notiek ar to gross margin, tas ir bruto peļņas marža. Tātad, kas tur notiek, vai tā palielinās, un vai tur negatīva dinamika, kas notiek ar ieņēmumiem, tas ir pats svarīgākais, un vai valde spēja menedžēt izmaksas, un vai tas izmaksas lēnam samazinās. Tā kā tas lēnam investīciju cikls beidzas, un tad uzņēmums attiecīgi var kļūt par pelnošu uzņēmumu. Tā kā, bet, jā, šis ir ļoti pareizs jautājums. Ļoti jāuzmanās ar šiem te uzņēmumiem, lai netrapītu uz to. Varbūt, ja mēs runājam, šis ir par tādiem jauniem uzņēmumiem, palūkojot tādus jau
uzņēmums, kas ir ilgāk tajā akciju spēlē, lai mācītos no citu kļūdām. Ja tev tagad būtu jāmin vai kaut kādā veidā jāanalizē, aplūkojot to pašu Toys R Us, kas būtu bijuši tie rādītāji, kas būtu liecinājuši par to, ka viņš varētu kļūt maksāt nespējīgs, par to, ka viņš varētu būt bankrotējis, kur tā kā es domāju, varbūt ieguldīt viņu akcijās vai, teiksim, šobrīd kaut kādā uzņēmumā. Kas būtu tie rādītāji, kas liecinātu par to, ka jā, viņš iet čupā? Jā, ja mēs varam iedomāties, ka mēs nelasām ziņas un nezinām, kas notiek pasaulē, mums ir tikai finanšu pārskati, tad attiecīgi vajadzētu skatīties uz to dinamiku. Kas notiek ar ieņēmumu dinamiku un kas notiek ar arī to peļņas maržu. Tas ir svarīgākais arī rādītājs, kā es jau minēju. Tad, ja tur ir negatīvas tendences, tad visdrīzāk uzņēmumam ir problēma. Un attiecīgi tas arī atspoguļosies akciju cenā. Bet es ieteiktu varbūt arī dažreiz paklausīties, ko saka uzņēmuma valde, kāpēc tas notiek. Jo katru ceturksnī uzņēmumi publicē savus finanšu ziņojumus, savus finanšu rezultātus. Bieži vien mēs varam atrast komentārus, kuri paskaidro, kāpēc uzņēmumiem notiek tāda dinamika. Vai tas ir laicīgi šī problēma, vai piemēram, izaugsme, vai nē, ko uzņēmuma valde pati plāno, kā interpretē šos te rezultātus, un tad mēs paši varētu uztaisīt secinājumus. Bet mums jābūt kritiskiem, kā es jau teicu, jo saprotams, ka uzņēmuma komunikācija ar investoriem, tur noteikti PRs ir un mārketings, un mums jāieslēdz kritiskā domāšana, lai attiecīgi uztaisītu pareizus secinājumus. Un varbūt ātri, kas ir peļņas marža definīcija? Jā, labi. Peļņas marža mums varētu būt 3 veidi peļņas maržas, bet es runāšu par to bruto peļņu, tad attiecīgi tas ir mūsu ieņēmumi un tad izmaksas, kas mums ir radušas ražojot šo produkciju vai sniedzot šo pakalpojumu. Šī ir bruto peļņa. Bruto peļņa mēs dalām ar ieņēmumiem, un šī ir mūsu bruto peļņas marža. Tā kā šī starpība starp mūsu nopelnītu naudu un ieņēmumiem. Ja mēs runājam par neto peļņas maržu, tas ir mūsu tīrā peļņa dalīta ar ieņēmumiem. Tas ir cik mums paliek pēc visām izmaksām. Jā, un tas pa lielam arī parāda, kā uzņēmums spēj ģenerēt naudu dažādos, ņemot vērā dažādus faktorus. Vai bruto situācijā, vai neto situācijā. Bet pa lielam marža parāda to, vai vispār uzņēmums ir spējīgs ražot naudu, nosacīt. Un kāda ir tā dinamika, vai viņa aug, vai viņa arī samazinās. Un man liekas, ārkārtīgi liels paldies tev, Jūlija, par šo te dinamiku, jo man šķiet pašai kā investorei tas ir viena no svarīgākām lietām, jo uzņēmums tiešām var būt sākuma stadijā strādāt ar zaudējumiem, bet var redzēt pozitīvu dinamiku. Un tāpat arī var redzēt, ka uzņēmums ir stabils ar brīvo naudas plūsmu, ar zemiem parādiem, un it kā viss ir ideāli. Bet ja paskaties dinamiku, es pat ļoti bieži taisu tādu kā zoom outu un meklēju informāciju ilgtermiņā, tā nevis par pēdējiem pāris gadiem, bet arī pameklēju speciālos servisos, kur var veikt tādu kā analīzi, atlasot instrumentus, un cenšos pameklēt arī informāciju par ilgāku periodu un paskatīties, kāda ir tā dinamika. Vai tā dinamika iet uz augšu, vai tomēr tā dinamika iet uz leju. Un man šķiet, tas ir viens no tādiem, man kā investorē, viens no būtiskajiem aspektiem ir ieraudzīt to dinamiku. Ja? Jo kā mēs mēdzam runāt kolēģu vidū, tad, kad mēs redzam akciju cenu tirgū, tad mēs saprotam, ka tajā brīdī, tajā akcijas cenā jau ir ielikts viss.
un viņa vienmēr ir patiesa. Un tad tajā situācijā, ja mēs atlasām, piemēram, kā Intels bija tas piemērs, ja, kad mēs atlasām Intel akciju savā portfolio, redzam ļoti labu finanšu atskaiti, bet redzam, ka tomēr akciju vērtība iet uz leju. Un tas ir tāds varbūt uzreiz tāda jautājuma zīme, kāpēc? Ja? Un man ir jāpameklē, jāparok tālāk, dziļāk, papildus no tās finanšu atskaites, vēl jāparok, jāpapēta dziļāk, lai saprastu, ko tad viss tirgus zina, ko nesaprot es, ja, kāpēc tā akcija vērtība iet uz leju. Jā, zin kā, es vēl gribētu uzdot vienu jautājumu, kurš varbūt ir tāds filozofisks, bet vai var nopirkt akcijas un aizmirst? Nu, pa lielam, jā, it kā var, jā, bet ja mēs runājam par šo te izaugsmi un ja mēs runājam par to, ka tā akcija vērtība ilgtermiņa augs, vai mēs varam tā kā nopirkt un vienkārši cerēt, vai tomēr mums regulāri kaut kas ir jādara? Zini kā, ja tu man šo te jautājumu jautātu pirms kādiem 5 gadiem, es droši vien teiktu, ka jā. Jo, principā, gandrīz jebkuru uzņēmumu tu ņem, viss ir uz augšu, ar dažiem izņēmumiem. Bet tas, kas notika pēc Covid un pēc kara sākšanas laika, tur nevar tā, vairs nevar. Ir tā, kā tirgus ļoti strauji mainās, un pat ja uzņēmums ir labi no finanšu aspekta, labs no finanšu aspekta, tas nebūtu nenozīmē, ka viņš turpina augt un viņam nekas slikts nenotiek. Mums jāseko uzņēmumiem, un tas arī Baltijas tirgu, ASV tirgu. Iespējams, varbūt mēs varam kaut ko nopirkt no Magnificent Seven, droši vien tu dzirdēji, ja? Tādu terminu, tas ir tā kā... Lielais septītnieks. Jā, lielais septītnieks, tas ir kā saka, labākas akcijas, ātrāk augušas akcijas ASV tirgu, tas ir Microsoft, Tesla, tad Nvidia, Amazon, Google. Tie visi tech uzņēmumi. Iespējams, bet arī tiem būtu jāseko. Varbūt kāds izkrit no tā lielā septiņnieka, varbūt kādas nopietnas problēmas. Bet pa lielam es teiktu, ka jāpieskata savs portfelis. Tā kā nevar tā kā nopirkt un aizmirst. Pirms tam, iespējams, to varēju taisīt. Un arī ir daži pētījumi, piemēram, tas bija viens no, es neatceros, vai tas bija JP Morgan vai Goldman Sachs, viņi taisīja pētījumi par tiem, par tā kā mīroņu portfeļiem, kā tur cilvēki nomira, bet viņam ir bijuši ieguldījumi kādus noteiktus uzņēmumus. Un viņi neko nevarēja attiecīgi izdarīt tieši saviem ieguldījumiem. Un viņiem tie portfeļi uzradījuši ļoti labu ienesīgumu. Bet tas bija kādu laiku atpakaļ, 90. gados, 2000. gados. Manuprāt, un mūsuprāt, uzņēmuma viedoklis ir tas, ka akciju tirgi mainījušies, jo ļoti daudz tagad arī mākslīga intelekta, un tā analīze kļūsi ļoti, ļoti izsmalcināta un ļoti sarežģīta. Un tāpēc mēs nevaram vienkārši atslābināties. Un, kā piemēram tagad notika ar Nike, ar cena krīt, ar Intelu. Tā kā mēs, ja mēs gribam normālu ienesīgumu, iespējams labāku par tirgu, tad noteikti mums jāsako. Un ja mēs gribam vienkārši tirgus ienesīgumu, tad mums jādomā ir par citiem instrumentiem, kuros mēs varam investēt pasīvi. Jā, varbūt secinot par šo epizodi, es gribētu kopā ar tevi, Vilhelm, varbūt tā kā atdalīt tas, ko mums izstāstīja Jūlija. Tad mums finanšu atskaite un finanšu atskaites rādītāji ļoti labi der, lai noteiktu, vai uzņēmums būs maksātspējīgs vai nē. Un attiecīgi tas mums der, tad, ja mēs atlasam obligācijas savā portfolio, vai arī tad, lai nenopirktu uzņēmumu akcijas, kuras drīzumā piedzīvos maksāt nespēju. Un tad finanšu atskaita tam mums ļoti labi der, un tad mēs varam tā kā caur to finanšu veselību šo saprast. Bet, ja mēs meklējam savā portfolio akcijas, kuras nākotnē izaugs, un tie uzņēmumi, kuri nākotnē būs varbūt jauni tirgus līderi vai būs starp tirgus līderiem, tad mums papildus ir jādomā par šo te labas kvalitātes uzņēmumu, kur jau ar finanšu atskaiti vien nepietiek, kur mums vēl papildus ir jāskatās arī, Jūlija tagad varbūt ar man arī palīdzēt, lai es pareizi visu atceros, kur mums jāskatās ir tirgus daļas, šim uzņēmumam ir jāskarās konkurētspējīgumu, kas bija vēl trešais, ko tu pieminēji.
pieminēji? Nozares attīstību. Nozares attīstību. Jā. Un tie trendi, kas ir tā kā aiz uzņēmumu, kuri atbalsta vai tieši spēlē pret konkrētu uzņēmumu. Jo var būt arī prettrends, kas tieši nodara kaitējumu uzņēmumu biznesam. Jā, un tad sanāk, ka mēs vairs nevaram runāt par to, ka atlasot akcijas, mēs tikai skatāmies finanšu atskaiti. Tas īstenībā ir arī tas, ka mēs sekojam līdzi visām ziņām, kas nāk par šo industriju, par šo sektoru, par šo uzņēmumu, par uzņēmumu konkurentiem, un mēģinam tā kā atrast to lielo bildi, kur starp to visu atrodas tas uzņēmums, kur akcijas es vēlos pirkt. Jā. Ļoti labi, ka tu tā beigās uzskaitīji. Man liekas, mans tāds lielākais, ko paņemt no šī ir tā, ka mēdz būt stabili grimstoši milži. kuri vienkārši ilgstoši daudz gadu ļoti ilgi, kā plastmasas maisiņš. Ļoti ilgu gadu garumā, bet tomēr sadalās, nevis aug par koku. Cenšas peldēt, jā. To laiku tu varēsi nopelnīt kādas dividendes arī. Kamēr viņi sadalās. kamēr viņu lēnām izirst. Jā, un vēl arī man ļoti patika arī tas, ko pieminēja Julijā par to, ka visa informācija mums ir jāpieiet kritiski, un arī tad, kad mēs vērtējam uzņēmuma finanšu ziņojums un arī uzņēmuma paziņojums par attīstību, tad mums ir jāpievērš, nevis jāpievērš, bet tad mums kritiski ir jāapskatās un tomēr jāmeklē arī tie zemūdens akmeņi, ne tikai domājot, ka viss ir ļoti, ļoti labi. Un varbūt arī no savas puses pierreiz var pateikt, ka arī tie kopējie trokšņi, jo kamēr mēs dzirdam informāciju par vienu uzņēmumu, un tad viņš it kā visu laiku mums ir te priekšā un mums liekas, ka viņam tiešām būs izaugsme. Tai pašā laikā ir arī tas konkurents, kurš vienkārši iet uz priekšu, un pēc tam viņš iziet. Un varbūt arī tas, manuprāt, tieši no pusvadītāja industrijas skatu punkta, man liekas, tas Intels un pārējie ir ļoti labs piemērs, jo Intels tiešām viņš kā uzņēmums daudzus gadus tika uzskatīts par vienu no, bet gala rezultātā jaunas tehnoloģijas un konkurējošie uzņēmumi tomēr bija spējīgi atrast arī citas iespējas vairāk pelnīt. Mēs varētu runāt dikti un ilgi par to, kā atlasīt savā portfolio akcijas, kuras nākotnē izaugs. Vēlos pateikt lielu paldies par šo sarunu un par šo epizodu. Un es arī atgādinu mūsu klausītājiem, ka mēs pievienosim saiti, kur varēs leju pielādēt checklistu, kas būs jums ārkārtīgi noderīgi, lai veiktu finanšu analīzi gan tad, kad jūs vēlaties iegādāties obligācijas, gan arī tad, kad jūs vēlaties iegādāties akcijas. Paldies! Paldies! Aicinu jūs sekot raidierakstam Naudas lietas, nospiežot pogu, sekot platformēs YouTube un arī Spotify. Un noklausoties epizodi, atzīmēt komentāros, kas ir tas vērtīgākais, ko jūs esat sadzirdējuši no mūsu sarunas ar ekspertiem, kas atstāja savus atziņas un komentārus, un kas arī sekos Naudas lietām platformās YouTube un arī Spotify. Mēs izlozēsim vienu, kas saņems dāvanā šo grāmatu Naudas psiholoģija, kuru iztulkoja Finanšu izglītības biedrība.